mums bija ļoti lielas investīcijas, bet kompānija ir bankrots, kad vajag lemt, ko darīt. Es atnācu uz 1 mēnesi, lai paskatīties, kas ir finansēm, un tad paliku uz visiem gadiem. Es saku braukt uz veikaliem, es saku braukt uz spā. Es piesaistīju savus draugus, lai strādātu uzņēmumā. Vienkārši darīt visu, ko varu izdarīt. Nevajag tur iet uz baznīcu, vajag marketingu taisīt, tur nav iespējas dabūt pārdošanu, ja nav marketinga. Visiem likas tā ideja par Pranamātu tad diezgan crazy. Gan draugi, gan no bankas cilvēki, ar kuriem mēs strādājam, viņš ir kas? Ar ko jūs nodarbojaties? Tas ir ļoti dīvaini. Sadarbības ir tādām zvaigznēm kā Kardashianas un Ksenija Sobčaka, bet kā izrādās, daudz vēl nemaz nezina, ka šis veiksmīgais uzņēmums ir no Latvijas. Kas ir šis uzņēmums? Šodien Jūkan podkāstā pie mums viesojas Olga Grigorenko no Pranamata. Šis būs ļoti iedvesmojošs stāsts, kurā cipari jūs reāli pārsteigs. Kā jūs domājat, cik daudz naudas tika ieguldīta, līdz Pranamata beidzot sāka pelnīt? Un kā vienmēr, ja tev šis ir noderīgi, lūdzu atstāj komentāru. Tas palīdz šim podkāstam augt un nokļūt pie citiem klausītājiem. Paldies tev! Olga, prieks tev redzēt. Paldies, ka atnācis uz mūsu podkāstu. Paldies, ka uzaicinājāt! Parasti mēs podkāstu sākam ar ļoti personīgu jautājumu, kas tu esi, no kurienes tu nāc un kāda tu biji maza meitene? Maza meitene es vienmēr smaidīju. Man pats sauca Olga Smaids, un īstenībā joprojām. Un es biju ļoti laba meitene, maniem vecākiem bija prieks, ka viņam ir tāds bērns. Varbūt kaut kādas stulbas lietas es tagad vairāk taisu nekā bērnībā. Jā? Jā, es biju ideāls bērns. Bet tu esi vienīgā ģimenē? Nē, man ir vecākā māsa, viņa ir 7 gadus vecāka nekā es. Un, jā. Kas ir stulbas lietas? Jā, man ieintriģēja. Varbūt es mazāk domāju par naudu nekā vajadzētu biznesā. Un es varu daudz lietas darīt tikai tāpēc, kā es gribu vienkārši. Kaut kas radošs tas ir, jā? Kaut kas radošs, jā. Nevis tāpēc, ka par to man maksās naudu, vai par to vispār būs nauda. Un, jā. Izklausās pēc vieduma. Jā. Tas ir tā, kā ir. Tāpēc man ir vīrs, kurš vairāk domā par biznesa lietām, un lai visu to strukturētu. Bet no otras puses es negribu teikt vispār, kas es esmu. Labi, es esmu sieviete, tas ir skaidrs, bet es esmu matemātiķis. Ja viena vārda profesionāla, es nevaru, es neteiktu nekad, ka es esmu tur businesswoman vai kaut kas tam līdzīgs. Es teiktu, ka mans virziens ir saistīts vairāk ar zinātni un ar izglītību. Un pat e-komercija tas arī vairāk ar zinātni un izglītību. Varbūt tas nav gaidīts, bet tas tā ir. Jā, tā kā es redzēju, ka tu esi pasniedzēja matemātikas, man likās, ak, Dievs, kas mums te atnāks? Vienmēr tā. Jā, tas ir stereotipi, tas ir stereotipi. Tas, kas matemātika, tas ir cipari, tas ir pirmais stereotips. Tās, kas, matemātikas pasniedzējs, ka tas ir klasiskā pasniedzēja, un ar lineālu. Jā, ar lineālu. Tas ir arī stereotips. Jā. Tas jau no bērnības tev bija tā, ka matemātika padavās, tev patika, un tu vienkārši no 1. klases līdz pēdējai. Jūs zināt, tas ir interesanti. Man vienkārši patika matemātika. Man nebija tā, jūs zināt, tātad manā skolas laikā tas bija 90. Tad vecākiem nebija laika ar mums nedarboties, tā ka tagad tur ej uz šo klubiņu, ej tur, mācies matemātiku, vispār mācies, vajag lasīt, vajag nezinu ko, vajag noteikti sportu, vajag būt pirmajam sportām. Tas tā nebija. Vienkārši mēs gājām skolā, pēc skolas mums bija draugi, un mēs bija diezgan patstāvīgi skolā. Un es nezinu, es tā brīvi runāju, varbūt jā, mums tomēr ir dažādas bērnības, bet man bija 90. Un tas, kad patīk, tad patīk.
Man patika matemātika, bet nebija tā, ka vecāki man tā kā, vai nu iedvesmoja, vai no tad vajag iet uz olimpiādiem, vajag dabūt pirmo vietu, vajag tur labas atzīmes. Nē, tā vispār nebija, ko gribi, to darīt. Un tikai, kad es biju, līdz 10. klasē bija skaidrs, kad man padevas matemātika, un tas varētu būt mans virziens. Bet, protams, tas nebija moderni, tas bija vispār matemātika, kas? Ko tu darīsi savā dzīvē? Jā. Un tad mani vecāki saka domāt un piedāvāja mani iet uz programmēšanas kursiem. Aizgāju uz programmēšanas kursiem, man nepatika, tas bija ļoti tehniski. Mēs varam ātri Rīgā? Dzīvoju Rīgā? Rīgā, jā, es esmu no Rīgas. Jā. Un tad viņi izdomāja, ka varētu būt, labi, programmēšana nepatīk, kas var būt ar matemātiku, varbūt ekonomika. Tad viņi, labākais ir Stokholma augstskola vai iet Stokholma augstskola. Es negatavojos eksāmeniem, protams, matemātiku es nekārtoju, pārējais nenakārtoju, un tad netiku. Un es visiem pateicu, es iešu fizmatos uz matemātiku. Skola matemātikas skolotāja tieši man pateica, tas ir stulbums, radikāli. Tas ir vispār, nevar iedomāties. Kāpēc es tev nenovēlu kļūt par skolotāju? Jā. Kas tu būsi? Tu būsi skolotāja, kā es. Tev tas ir vajadzīgs. Iedvesmojoši. Jā, iedvesmojoši, bet labi, ka vecāki mani ir ļoti lojāli. Viņi nespieda un nespiež, un, jā, un tad, ja gribi, tad labi. Tad pēc gada tu vari atkal iestāties Stokholmā augstskola. Tomēr. Jā, un tad es aizgāju uz matemātiku, bija interesanti, ka tās pavisam nav tā augstāka matemātika, nav pavisam tā matemātika, kura bija skolā, un tā ir tā lielāka problēma studentiem pirmajā kursā, bet man ļoti patika, un es pēc gada pateicu, es te palikšu, es nedarbošos ar matemātiku, man vienalga kas, man vienkārši tas patīk. Un tād, kad man prasā, kur mums iestāties, uz kuru virzienu mums iet, es vienmēr saku, vienalga, kas jums patīk, ko jūs redzat, ka jūs varētu būt speciālists, ka jūs varētu būt labākais. Bet es godīgi saku, nedomāju par to, lai būtu labākajiem matemātiķiem pasaulē vai Latvijā vai kā. Tādas idejas man vispār nebija. Man vienkārši bija interesanti nodarboties ar problēmām. Un domāt. Es varu par kādu problēmu ļoti ilgi domāt. Jā. Man jau ģimene stāsta, kad viņi redz, ka acīs ir kaut kāds tukšums. Domā. Jā, labi. Tad var ar mani nerunāt. Tā. Jā. Labi, un tad sanāk, ko tu pabeidzi? Pirmais? Es pabeidzu matemātiku bakalaura studijas, pēc tam maģistra studijas, pēc tam doktora studijas. Un tad, kur tu gāji strādāt? Sākumā maģistros es aizgāju bankā, jo man bija kursa biedri, kuri man gribēja, lai strādātu kopā ar viņu un iedvesmoja nākt uz banku. Un bankā, godīgi sakot, man negribēja ņemt, varbūt, un toreiz pateica, ka es esmu diezgan abstrakta. Bet manā kursa biedri bija jau vadītāja, mazas nodaļas vadītāja, un viņa ļoti, ļoti ieteica. Un tad tomēr es sāku strādāt bankā, un tur man visi gāja ļoti labi. Es ātri pārgāju no vienas nodaļas uz analītisku nodaļu, lai tur pētītu un attīstītu kaut kādus algoritmus, modeļus. Piemēram, kādus? Es nodarbojos ar riskiem. Tātad tur bija dažādi finanšu riski. Mums bija procentu likmju risks un likviditātes risks. Un ar tiem mēs arī nodarbojamies. Toreiz bija tas laiks, kad bija banku izaugsmē, tas bija 2000, pirms Lehman Brothers krīzes. 8. gadā, kas bija. 8. gadā, kas bija, jā.
Un tad bija ļoti liela izaugsme, un toreiz mēs varējām darīt visu, ko mēs gribējām. Mums bija plaša izvēle moduļus. Mēs tieši būvējam tos moduļus, sistēmas, platformas. Tieši tas, teicu, tev neinteresē tā programmēšana. Jā, es par to nepastāstīju. Jā, par programmēšanu. Un pēc tam, kad man pirmajā kursā bija matemātikā, kā viņa saistīta ar programmēšanu. Algoritmi. Tas ir algoritmi, jā. Un programmēšana, protams, pats par sevi valodā, tas nav tik svarīgi, kura valoda rakstīt. Mums bija toreiz Pythons un Pythons, ne Pythons, bet Python. Ne Pythons, bet Linux? Nē, ar ko man ar vārdiem vispār ir problēma. PHP? Ne, pirms vēl. Kas vēl? Es nezinu, tik daudz viņas ir, tā kā greizi. Tagad ir Python, bet... Labi, es aizmirsu. Jā. Nekas. Un tad pirmajā gadā mums bija programmēšana. Un varbūt dēļ pasniedzēja, varbūt dēļ izaugsmēs, varbūt dēļ tā, ka es sapratu. Tad skolā es nevaru saprast, ka galvenais ir algoritms. Bet jau pirmajā kursā bija skaidrs, un man reāli ļoti patika. Tad es atnācu bankā un mēs sākam jau algoritmus. Gan izstrādāt pati algoritmu, gan mēs paši programmējam. Tad tev pamainījās tas priekšstats. Pirms tam tev nepatika tā programmēšana. Principā, vai dēļ pasniedzējas, vai dēļ kaut kāds citādāk skatījums, to uzreiz es domāju, ka tas ir skatījums reāli. Nevis dēļ pasniedzēju. Tur bija pasniedzēji ļoti, ļoti labi, kuri tagad, gan universitāte strādā. Tas ir, es domāju, dēļ izaugsmes. Un man visu laiku, kad man prasa tagad bērniem, vajag viņus tur mācīt labi, pirmas vietas. Varbūt arī vajag, es reāli nezinu. Jo man tā izaugsme bija ļoti tāda vienmērīga. Un nebija tā, ka bija tur kaut kāda spriedze. Jā, nedzinu tevi neviens. Jā, un tad es nezinu. Tad, varbūt vajadzēja vienkārši izaugt līdz tam brīdim, kad... Tu vienkārši saprati, par ko tas ir. Viss tā kā loģiski saslēdzās kopā. Jā. Zini, tagad arī pasaule ir ātrāka. Tā, kad mēs augām, viņa bija daudz lēnāka. Tev bija laiks padomāt, tagad tev izlem. Jā, es piekrītu, tagad ir daudz ātrākā. Bet no otras puses es redzu, ka tu ļoti spiež uz sevi, vai tu vari ļoti ātri pārdegt. Arī tagad. Labi, tu vari ātri izdarīt lietas, 2 gadu laikā, bet kas pēc tam? Jā. Ilgtermiņā vajag skatīties. Jā. Un īstenībā skatīties ilgtermiņā, tas ir ļoti svarīga lieta un e-komercija arī. Jā, tieši tā. Līdz tam nonāksim. Jā. Labi, kas bija tālāk nākamais solis pēc bankas? Pēc bankas, varbūt es nezinu, cik brīvi es varu tā pateikt. Man pēc 4 gadiem man ļoti apnika. Un, tieši tik brīvi tu arī to var teikt. Jā. Cilvēkiem taču var apnikt lietas, protams. Jā. Bet tas nebija saistīts ar bērnu piedzimšanu. Es zinu, ka parasti, ka bērns piedzimst, tad negribas. Nē. Man ilgi pēc. Okay. Jā, man vienkārši, mēs izstrādājām algoritmus un... pēc tam bija krīze. Es tieši aizgāju. Tas bija interesanti. Mēs jokojam ar vīru, ka galvenais, kas mums ir bankā, ka mēs izveidojam ģimeni. Jo mēs satiekamies bankā ar vīru. Mēs 2008. gadā mums bija kāzas. Un kad mēs, gan es, gan viņš strādāja bankā vienā, viņš grupā, es bankā, un mēs aizbraucām uz, kā tas saucās, uz medus mēnesī. Medus mēnesī, un mums uzrakstīja vienā rīta vai naktī, jo mums bija laika ziņā. Un mums uzrakstīja, ka mēs esam tagad mēs strādājam valsts bankā. Tad, ja jūs atceraties, 2008. gadā Pāreks bankā bija nopirkta pa 2 latiem vai eiro, es neatceros.
Tad jūs esat Valsts pārvaldībā tagad. Jā, valsts pārvaldība, jā, tā bija. Un pēc tam 8. gadā, kad sākas visas pārmaiņas bankā, un kad tu nevarēji jau tik brīvi taisīt algoritmus un tā tālāk, un man pateica, ka tev būs jauns priekšnieks, daudz izmaiņas. Varbūt es nestāstīšu sīkāk, bet nebija jau tik interesanti, jo, nezinu, man ir svarīgi, lai man būtu kaut kāda brīvība, ko es varu darīt un ko es varu pētīt. Tas rada, man liekas, to deksmi arī ikdienā nākt, strādāt ar azartu un tā. Zini, kas ir interesanti? Mums, piemēram, ar klientiem darbā tieši tas pats ir. Tad, ja pamainās, pirms arī partneriem tur vadītāji mainās vai kaut tā, un ja ir kāds, kas atnāk un tagad mēs darīsim tā, bez nekāda pamatojuma, tev vienkārši ir jādara katru dienu viens un tas pats, un tev nav nekāda vieta iemācīties kaut ko, sasniegt kaut kādu. Zini, tā kā mums jau arī mēs darām, jums patīk sasniegt to rezultātu. Jā. Un tad, ja tas ir tikai monotons darbs, izdarīšanas pēc, tā kā ķeksīšu pēc, vispār negribēs vairs to darīt. Vispār ne. Jā. Es domāju, ka tagad ir, daudziem tā ir. Vienkārši pirms 20 gadiem nebija tādas brīvības, varbūt. Jā. Bet tagad, tā kā ir ļoti liela izvēle, tad jā. Ok. Un kurā mirklī piezagās Pranamat uzņēmuma stāsts? Es zinu, ka sākumā bija cits uzņēmums, bet jūs bijāt kā investori? Jā, mēs bijām investori. Tur stāsts bija tāds, ka ātri pēc banka man bija vēl viens fonds, kur es pastrādāju, kur es arī uzbūvēju modeli. Un pēc tam Ko nozīmē fonds? Tas ir finanšu fonds, kur investē naudu, un tad fonds viņš arī investē naudu, lai tiem investoriem, kuri investē fondā, tas ir finanšu kompānija, kur ir investori no vienas puses, un tad fonds tālāk investē uzņēmumos. Tas bija tirgi, nevis uzņēmumi. Un tad pēc tam, lai saražotu peļņu investoriem. Un pēc tam man bija tas periods, kad man vajadzēja pabeigt doktora darbu. Tad visus tos gadus es arī mācījos doktorantūra matemātikā. Un tad es sapratu, man vajag 1 gadu, lai vienkārši nenadarboties ar finansēm, ar modeļiem, ar kaut ko citu, tikai matemātiku. Jo matemātikā es nodarbojos tieši nevis finanšu matemātika jomā, bet es esmu vairāk no teoretiskas matemātikas, no abstraktas matemātikas, ko bieži vien visi prasa, kur var pielietot. Nekur nevar pielietot, bet varbūt kādreiz varēs pielietot. Bet ir 2 virzieni. Ir tā abstraktā, teoretiskā vai pure mathematics, un ir matemātika ar pielietojumiem, pielietojuma matemātika. Un, tur ir gan statistika, gan finanšu matemātika. Tagad ir skaidrs, ka visi AI algoritmi ir balstīti uz matemātikas. Un tur ir skaidrs, kur pielietot un kā. Īstenībā dēļ AI, dēļ mākslīga intelekta, matemātika tagad ir kā moderns virziens. Atkal moderns virziens, jā. Un tā, labi, bet es esmu no cita virziena, no abstraktas matemātikas. Un kāpēc cilvēkiem patīk vispār nodarboties ar abstrakto matemātiku, jo vienkārši ir interesanti. Bet nav tā, ka nekad nevarēs pielietot. Ir tā, ka ir daudzi virzieni. Matemātika sākumā bija tā teorija, un pēc tam tur lidmašīnas lido tikai dēļ tās. Tas ir kompleksu mainīgo teoriju. Bet labi, un tad es izdomāju, ka man vajag brīvu gadu, kad es sēdēšu mājās, un es gribēšu pabeigt savu doktora darbu. Uzrakstīt, sagatavot un tā tālāk. Protams, visu laiku es arī ar to nodarbojos, bet man vajag to finišēt, vajag pabeigt. Un
Tad, jā, jau 2008. gada mūsu ģimene investēja Pranamatā. Un tas bija, kad es nolēmu, ka gadu es strādāšu tikai savā diplomdarbā. Tas bija jau 11. gads. Un tad, kad es strādāju ar savu doktora darbu, atnāca vīrs un teica, ka mums bija ļoti lielas investīcijas, bet kompānija ir bankrots. Tad vajag lemt, ko darīt. Jā. Drīz zināt, cik jūs investējāt pēc noslēpums? Kopā mums bija tā kā mēs, tas bija līdz 1 miljonam. Paši savu naudu? Jā. Tas bija 800 000. Crazy. Tas ir crazy, jā. Tev vīram jau bija kaut kāda uzņēmuma citi, vai tas bija tā kā sakrāta nauda? Vai jūs piesaistījāt? Tas nebija tā, ka tas ir pēdējā naudā, kura bija, bet tas bija lielāka daļa no ģimenes naudas. Mans vīrs strādāja pārēks struktūra sākumā, pēc tam citas struktūras. Viņš strādā arī banku sektorā, toreiz Maskavā, bet viņš ir no Latvijas. Kad viņš sāka strādāt pārēks struktūra, viņš aizbrauca uz Maskavu. Un tur arī bija jau 90. un 200. bija ļoti strauja izaugsme tieši banku sektorā. Jā, es sapratu. Un tā tālāk. Un, kāpēc mēs vispār investējam Pranamatā? Tur nebija tā, ka tas bija uzreiz visa tā summa. Tur bija pa posmiem. Sākumā bija viens posms, kad bija tur 3 investori. Un viņi investēja vienu līdzi. Un pēc tam, kad palika sliktāk, tad investējām no kompānijas. Un kad pavisam bija slikti, tad es piedāvāju, ka es atnākšu uz kompāniju, pārbaudīšu, kas tur notiek vispār, kāda ir struktūra, finanses. Vairāk es domāju par finansēm. Kā tajā laikā vispār, kāds bija tas biznesa modelis Pranamatam? Tā kā pārdot veikalos vai savus klātienes veikalos varat vaļā? Kas vispār bija? Jā, tas ir interesanti, bet es nedaudz sākšu, kāpēc mēs investējam. Es neatbildēju šo jautājumu. Tad bija tā, ka bija 2008. gads, un bija skaidrs, ka mēs, ģimene un mans vīrs, nodarbojamies tikai finansēs un banku sektorā. Un es biju kā vienkārši strādnieks, kurš strādā ar rokām, analītiķis, bet viņš vairāk kā banķieris. Banķieris tas nozīmē īstenībā, ka tas ir saistīts ar biznesu, nevis vienkārši cilvēks, kurš strādā bankā. Un tad 2008. gada ir skaidrs, ka vajag kaut kā diversificēt gan savus spēkus, gan arī naudas, ka varbūt ieguldīt kaut kur citur. Un kāpēc vispār bija tā nauda, jo visu, ko viņš bija pelnījis, pirms tam viņš arī ieguldīja finanšu tirgos. Un tad, tā kā bija diezgan liela izaugsmē tajos gados, un viņam bija vienkārši tās zināšanas, jo viņš sākumā bija dilers bankā, tad tā veidojas tādi uzkrājumi. Un tad 2008. gadā mēs nolēmām, ka vajag diversificēt gan naudu, gan savus spēkus un tā tālāk, ar ko mēs nodarbojamies. Jo mums īstenībā jau tagad mēs sapratām, ka tu nevari vienkārši investēt naudu un aizmirst par to. Tev vajag piedalīties tā biznesā. Tas ļoti labs tips, ļoti daudz domā, ka un izdarīs visu naudu un visu, jā. Pārējie izdarīs. Es neredzēju nevienu tādu stāstu, kā būs labi. Cevišķi tādos mazos uzņēmumos, ka mēs nerunājam par lieliem. Arī par mazajiem, jā. Pieņemsim, manam vīram bija arī citi startupi, kur viņš ieguldīja naudu. Un toreiz 2008. gadā ieguldīja naudu bija 3 lielas investīcijas. Viena ir Pranamat, otrā investīcija bija Linky tipa kompānija Krievijā,
Viņa izdzīvoja, Pranamāts ir veiksmīgākais tās no tā. Viņa saucas profesionāli RU. Viņi izdzīvoja kaut kādus, varbūt pat 11 gadus. Bet jā, tagad jau nav tas kompānijas. Un trešā kompānija bija vienkārši santehnika. Santehnika un flīzes. Un, tas ir kaut kāds tās reāls, ja? Jo toreiz mans vīrs pavisam dažādi virzieniem, labi, profesionāli tas rūtas bija arī kaut kas saistīts ar e-komerciju, tomēr. Sākumā Pranamāts nebija vispār saistīts ar e-komerciju, bet tā kā mans vīrs strādāja Maskavā jau leasinga kompānijas, un viņiem bija ļoti labs priekšstats. Ja kaut ko dari, tu vari domāt par skailošanu. Kā pareizi teikt skailošanu? Mērogot, bet izlist. Mērogot, jā, bet mēs arī tikai vienīgi skailot izmantojam. Es domāju, tas... Labi. Tad, lai skailot biznesu. Un, lai jūs saprastu, tas bija jau pirms 2008. gadā, savukārt gandrīz pirms 20 gadiem. Un runājot par Pranamātu, viņš arī saka, ja taisīt tādu biznesu, vienīgais, ko viņu interesē, tas ir e-komercija, lai uzreiz būtu mājaslapā un lai būtu pārdošana. Tad jau, jā. Domājieties, tad jau, jā. Pirms Covid tas ir. Jā, es vispār uzskatu, ka viņš ir vizionērs. Es tā daru, kas man patīk. Vienkārši. Jā. Un viņa vīzija bija tā, ka vajag mājaslapu un vajag virzieties uz pārdošanu, jo kur var skailoties, tad uztaisīt mazo butiku Vecrīgā. Viņš teica, nē, tas nav tas, kur var ieguldīt. Un vēl viņš teica, ka saražot visu, ko var. Izdomāt produktu, saražot, tas nav tik sarežģīti. Galvenais pārdot. Un, protams, visiem likas tā ideja par Pranamātu diezgan crazy. Tie mani gan draugi, gan no bankas cilvēki, ar kuriem mēs strādājam, viņš ir kas? Ar ko es nodarbojoties? Tas ir ļoti dīvaini. Ja tu vēlies uzsākt savu internetu veikalu, bet nezini, kā to izdarīt, un meklē kādu uzticamu avotu, no kā mācīties, tad es tev aicinu pievienoties YouCan biznesa klubam, ko mēs esam izveidojuši, jo aģentūras, freelanceri, darbinieks, tas viss ir super dārgi, un mēs tev piedāvājam iemācīties darīt pašam, tā, lai tu vari ietaupīt naudu uz algām, uz pakalpojumiem. Jā, ieguldīs nedaudz savu laiku, bet tādā veidā tu zināsi, no kā veidojas panākumi, un galu galā tu varēsi sasniegt šos rezultātus, jo neviens nav tik ļoti ieinteresēts tava biznesa izaugsmē, kā tu pats. Tāpēc, jā, tu vari izdarīt, pievienojies YouCan šodien, klikšķini uz linku zem šī video. Tiekamies! Bet par pašu produktu, kā tas vispār radās? Jūs investējat, kad jau bija produkts? Nē, mēs investējam pirms. Vēsture bija tāda, ka pie Denisa atnāca 2 klases biedri, un meitene un draugs, un piedāvāja ražot tādu paklājiņu. Visiem ir zināms, ka bija aplikators Kuznecova, tad mums visi saka, mēs zinām, protams. Bet ideja bija saražot ar aplikatoriem paklājiņu, kurš ir izdarīts. Es pat toreiz nezinu, kas ir primārais, jo skaidrs, ka efektivitāte ir primāra, bet efektivitāte būs. Ideja, lai pēc dizaina tas būtu skaistākais un pēc materiālam tas būtu labākais. Labāko produktu premium klasā, kas varētu būt, un bija skaidrs, ka tas reāli palīdzēs veselībā. Mēs negribam izmantot vārdu veselība, bet tā kā tā nav reklāma, vienkārši tā stāstu tā, kā ir. Tā kā ir... veselīgam dzīvesveidam. Labsajūtai, teiksim. Labsajūtai, jā, tieši labsajūtai. Un tas bija tas projekts, pavisam nebija skaidrs,
kā tas būs, bet tas bija vairāk saistīts ar emocijām, kad, tu esi pelnījusi kaut kādu naudu, labi, tur ir santehnika, tur ir profesionāli, un tas ir tas kaut kāds labs, kas nesīs tikai labo cilvēkiem, jo neko sliktu ar to, un tu taisīsi godīgu produktu. Vislabāko, ko tu vari uztaisīt. Un tas bija nedaudz emocionāli, tas ieguldījums. Un, kā es vienmēr stāstu, un tas bija reāli, kad Denis man stāstīja, mana vecmāte, mana bērnība tā nebija, bet viņiem vecmāte tieši izmantoja tos aplikātorus, viņa piešuvo pie vielīša, un viņa teica, un tas ir baigi labs. Un viņam bija ļoti dziļa tā saistība ar vecmāti, un tad viņam tas reāli bija emocionāls, tāda nedaudz emocionāla investīcija. Izdarīt arī kaut ko labu. Okay. Jā. Es pat nezināju. Un tos produktus jau ražoja jau Latvijā šeit, tajā laikā arī jau? Tad neražoja, un tad atnāca tie klases biedra un draugs, un piedāvāja, varbūt kopā tu būsi investors. Tā meitene viņa vairāk bija atbildīga tieši par produktu, lai to izveidot, lai izvēlēties materiālus un dizainu. Un draugs par to, lai menedžētu kompāniju. Viņi gāja daļās iekšā uzņēmumā? Jā, daļās. Un tā kā vajadzēja vēl investīcijas, Denis vēl no bankā piesaistīja vēl vienu savu draugu, lai arī kļūtu vienkārši. Tāda ticība šitā. Es kad stāstu, tas izklausās nereāli. Jā. Bet tas tā bija, jā. Es sapratu, ka tas izklausās. Un pat cilvēkiem apkārt tas izklausījās nereāli. Neracionāli īstenībā. Neracionāli, jā. Ir īpaši ņemot vērā jūsu racionālo background. Jā, to finansistu mindset, zinu, ka parasti ir visi laikam, pēc cipariem. Sastā maņa. Jā. Tas bija neracionāli. Es piekrītu, bet šodien mēs runājam ar vīru, ka ja tu visu darīsi racionāli, ja tu neņemsi riskus, tad tu nevarēsi sasniegt kaut kādus lielus mērķus. Mēs vakardien tieši nostājāmies vienu mana klienta video, kur viņš jau forši pastāstīja par to, ka, ja tev ir savs personīgais bias, viņš var, kā pateikt? Aizspriedums. Jā, ja tev ir savi aizspriedumi, viņi citreiz bremzē izaugsmi, bet tev var šķist, ka tas ir racionāls lēmums, bet īstenībā viņš nav, jo tev ir savi aizspriedumi. Jā. Tāpēc tā ir jāuzņemās risks, piekrīt. Jā. Jo tu citreiz nezini nemaz. Jā. Bez riska izaugt ir ļoti grūti. Jā. Tāpēc jau ir uzņēmējs, tu uzņemies. Jā. Uzņemies. Jā. Riskē visu laiku. Katru mēnesi mēs riskējam, skatoties, kas būs. Jā. Vispār e-komercija pēdējie 5 gadi, tas ir tikai risks. Gamblings. Jā. Gamblings, jā. Tas ir kaut kas īpašs. Es nezinu, laikam tas jau nebeigsies. Man bija cerība, ka tas beigsies kādā gadā, bet laikam nē. Ir kaut kādas lietas, kas jau ir predictable, ko jau mēs redzam, bet tāpat tās, mums jau, ja patīk tādas lielas summas, mums ir tādi klienti, kur meta vienkārši vienā dienā no kartes noņem 700,000. Un viss. Un viss. Biznes beidzās, un kamēr viņi dabū atpakaļ, viss jau ir beidzies, tie ir vairāk mēneši. Viss ir apstājies. Naudas plūsmas uzreiz iebremzējās, viss, tā kā tu nevari filot. Jā, tādas lietas noteikti, diemžēl. Un, ja, piemēram, šķiet, ka tas nav iespējams Latvijā, jā, bet Amerikā viņiem ar tām kartēm īzī. Jā. Diemžēl. Tur tādas lietas, Meta vispār ir tā kā karteļa sistēma. Citreiz Meta pati apstādina un iekšā insideram samaksās, tad viņš tev atbloķēs. Jā, es piekrītu. Es ļoti piekrītu, ka tas ir tā karteļa sistēma, bet ko mums darīt bez tās? Neko. Tagad pakļaujies. Kādreiz nāca reketieri, tagad digitālais reketieris. Jā. Amazon īstenībā tas pats. Jā, tieši tā. Ja mēs atgriežamies par pašu to Pranamatu un par to uzņēmumu, kā viņš pirmos gadus radās, kāda bija tava loma un vispār lomas sadalījums cilvēkiem, kas ko darīja? Tā, pirmus 2 gadus līdz 2008. gadā nolēmām, kā investēsim. 2009. gadā parādījās produkts.
Un tā pirmā kompānija, īstenībā mēs svinam katra gada martā dzimšanas dienu, un tieši martā, jo mums kompānijas, bet to, kuru es jau pēc tam 11. gada dibināju, tas bija 28. marts, tāpēc mēs svinam 28. martā, īstenībā visu martu, bet svinam no 2009. gada, kad parādījās produkts, tad šogad ir 17 gadi. Wow. Un tātad pirmus 2 gadus, tātad, kā es teicu, viens dalībnieks nodarbojas ar menedžmentu, mums nebija nekādas lomas, mēs investējam un viss. Es nodarbojos ar savu doktora darbu, mans vīrs strādā jau leasinga Maskavā, un vadīja leasingus Maskavā. Un, mēs varbūt vīrs skaties atskaites vai kaut ko tam līdzīgu, mēs neko nedarījām. Un tad 11. gadā, pēc 2 gadiem, kad bija skaidrs, ka kompānija ir bankrots, bet mums bija reāli ļoti lielas investīcijas, tad vajadzēja izdomāt, ko mēs darām. Es atnācu uz 1 mēnesi, lai paskatīties, kas ir finansē, un tad paliku uz visiem gadiem. Un tad, kāda mana bija loma, tad es sāku darīt visu. Kad es atnācu, es paskatījos, ir skaidrs, ka visi aizgāja uz distribūtoriem, neaizgāja tā, kā mēs domājam, ka ir mājaslapa, bija mājaslapa, bet nebija pārdošanas. Mēs tagad ļoti labi sapratām, jo ir mājaslapa, tas nekas. Vajag, lai būtu marketings. Un bez marketinga... Trafiks uz lapu. Jā, vēl trafiks būtu. Ja tā kā man bērns izveidoja mājaslapu, ļoti labu, lai pārdot tur kaut kādus plakātus, es teiktu, tu nevajag tur iet uz baznīcu, vajag marketingu taisīt, tur nav iespējas vienkārši dabūt pārdošanu, ja nav marketinga. Bet, varbūt toreiz visi bija kā bērni, mums nebija zināšana. Tas jau bija pats sākums. Kaut kas jauns, pilnībā, jā. Informācijas arī nebija no kā mācīties, ļoti limitēti. Jā. Un tad bija skaidrs, ka bija izvēlēta tomēr tā stratēģija iet pie distribūtoriem un distribūtori uz veikaliem, offline veikalos pārdošana. Bet mums toreiz bija skaidrs, ka tur maksā vienu maržu, otru maržu, tu nemaksā par apmācību, jo mums nebija nekādas kategorijas. Mums bija vienkārši kaut kāds produkts bez kategorijas. Kur jūs likāt, ko tas fizioterapeitu veikalos? Meditāciju? Tas bija joga veikali, tas bija vienkārši, Stockman veikali, vienkārši, kur ir visas ierīces. Nezinu. Tad tu ceri, ka no plaukta kāds pamanī? Jā, no plaukta. Bet mums uzreiz bija skaidrs, ka tur nekas neaizies, jo cilvēkiem nav zināšanas, kas tas ir. Un labi, tu samaksā maržu distribūtoriem, pēc tam veikalam, bet veikaliem viņam nav interesanti apmācīt pārdevējs. Labi, tas ir vēstur, nevajag tas ir, tagad jau viss ir skaidrs. Un pie kā mēs bijām 2011. gadā, ka mums ir mājaslapa, kura nestrādā, mums ir prece veikalos vai pie distribūtoriem, mums nav naudas, mums ir parādi. Un īstenībā mums nav tas plūsmas, nekādas vispār nav, jo stāv vienkārši... Tu atceries, kāds tev tajā mirklī bija overheads? Cik tev mēnesī bija izdevumi obligāti fiksētie? Es neatceros, es atceros, ka 200,000 bija parādi, kuru vajadzēja atdot ražošanai, jo viss tā... Vai tas investējis naudu un vēl tu esi parādā? Jā, tu esi parādā. Un tu esi parādā. Jā. Un tas arī bija crazy, bet es saku darīt visu. Es saku braukt uz veikaliem, es saku braukt uz patiem. Es piesaistīju savus draugus, lai strādātu uzņēmumā. Es saku braukt uz izstādēm. Mēs sākam uzreiz veidot mājaslapu. Mēs sākam vienkārši darīt visu, ko var izdarīt. Jo mēs ļoti ticējam produktam. Tas bija apmēram 1. gads, un no 12. mums jau bija mājaslapas uz Ameriku un Krieviju.
Nu, jā, Amerika ir skaidrs, jo angļu valodā. Jā. Un Krievijai ir arī skaidrs, jo tas ir tuvu mums, un mēs saprotam mentalitāti. Un mums ir skaidrs, mums likas, kā pārdot. Protams. Man nebija tā? Bija. Jā, bija, jā. Un tā arī bija. Jā. Un tad mēs sākam pārdot 2012. gadā, braukt uz izstādēm, darīt kaut kādas ļoti daudz lietas, kuras nenes naudu. Kuras nenes naudu? Pieņemsim, braukt uz izstādēm. Paldies, ka tu to pateici. Jā, Jo visi domā, es aizbraukšu uz izstādi, un nākamnedēļ, kā mēs to līdz pārdosim. Es varēju to pirms 10 gadiem jau pastāstīt. Jā, es nezinu, kāpēc cilvēkiem ir ekspektācijas, ka viņi uzreiz nopelnīs no tā. Piemēram, Lijā atbalsti lielākoties fokusējas uz tām izstādēm, bet realitātē tam mazajam uzņēmumam šobrīd vajag naudu. Viņam vajag naudu, un izstādē viņš to naudu nedabūs. Es piekrītu. Ziniet, ir tā vēsturiski sanāca. Lijai vēsturiski ir tā programma. Un tā programma arī bija pirms, man liekas, 18 gadiem. Tā mēs arī braucam uz izstādēm pirms 18 gadiem. Un tā brauc vēl šogad. Un tā brauc šogad, bet kā mainījies pasaule 18 gados, tas ir kaut kas nereāls. Tas ir apmēram kā, tas ir tas pats kā pirms 100 gadiem un tagad. Jā. Tā izaugsmē, varbūt 9, jo pa 18 gadiem tur 95% un par tiem 5%. Jā. Tas ir salīdzinoši tas pats. Tas ir viss citādāk. Tāpēc, ja mēs runājam par izstādēm, tad galvenais mērķis izstādē ir iegūt acu pārus, kas tev ir redz, vai ne? Nodibināt kontaktus. Cik viņi tur būs, tik viņi tur būs. Jā. Ieliekot maksas reklāmā, tu vari iztērējot to pašu naudu, ko tu esi investējis tajā, vari sasniegt 10,000 reizes vairāk acis. Tas liekas tāds absurds. Es nezinu. Vienkārši draudz. Vienīgais, kāpēc vienreiz vajag uz izstādi aizbraukt? Priekš PR? Nē, priekš PR labi var LinkedIn publicēt, ka tu esi bijis, bet es biju vienā izstādē, varbūt tikai vienā es arī biju, kad es runāju ar cilvēkiem patiem. Es runāju ar cilvēkiem. Jo pēc tam man taču vajag online kaut ko radīt cilvēkiem, kaut ko stāstīt cilvēkiem. Bet ko viņiem stāstīt, man vajag saprast. Labi, tagad tu vari uztaisīt izpēti, tu vari aptaujas. Bet no otras puses ir ļoti labi reāli parunāt ar cilvēku. Bet tu vari to citādāk izdarīt, nevis izstādīt. Lētāk var izdarīt. Jā, tu vari parunāt ar draugiem, tu vari parunāt ar draugu draugiem, tu vari pati kaut ko, bet man bija tāda pieredze, ka tas ir vienīgais, tas ir parunāt ar cilvēkiem, parunāt par vajadzībām, bet tas bija toreiz, es pat nezinušu. Tagad vai tieši vajag iet uz izstādi, bet tagad... Zini, kā citreiz tev vajag samaksāt, lai tu uzklausītu, lai tu tiešām ieklausītos. Jā. Jā, var vienreiz aizbraukt, tu ļoti ātri sapratīsi, kas nav vērts. Bet tas nav vērts tikai, ja pamatdomā nodarboties e-komercijā. Ja tu gribi strādāt ar distribūtoriem, tad par to es neko nezinu. Jo mums nesanāca, es nezinu, kā strādāt ar distribūtoriem. Līdz ar to... Un tajos gados tad tu minēji, jau tad jau izstādes nestrādāja. Kas bija tas, kas jau tad strādāja? Jā, kas nostrādāja? Kas parādījās pirmās pozitīvās zīmes? Tikai e-komercijā. Sāka strādāt tikai e-komercijā. Kādos kanālos tajos gados? Bija offline, mēs sākam ar offline žurnāliem, pieņemsim yoga žurnālu, tad taisi reklāmu, un tu raksti mājaslapu, un bija reāli trafiks no tās. Jā. Gan Latvijā, gan ārzemēs, tas bija? Latvijā, mums bija Latvijā mājaslapā, bet... Pamatā tas bija uz ārzemēm tirgiem, bija uz ārzemēm, tas bija uz ārzemēm. Pēc tam bija Google reklāmā, pirmais.
Google reklāma. Un tā arī strādāja. Citi laiki, cik lēta viņa bija. Jā. Mums tagad pārsvarā Google reklāma ir kaut kādi 10%. Toreiz tas bija lielākais, kas strādāja, kur cilvēki meklēja pēc savām vajadzībām. Kaut kāds nezinu, tas smieklīgi, ja mēs šo pašu visu laiku klientiem sakam, bet viņi saka, tās procents. Jā. Viņi, Google, es zinu, ka man teica vēl pirms 5 gadiem. Jā, pirms 5 gadiem. Atkal stāsts, cik daudz pamainās. Tas ir tik daudz mainījies. Tieši tā, pirms 5 gadiem Google varēja tērēt vairāk, Google bija vērts tērēt vairāk. Tagad vairs nav. Es pieļauju, ka drīz būs ChatGPT labas reklāmas, ka tur varēsim tērēt. Es piekrītu, mēs jau sākam strādāt ar visām tam platformām, jo mēs sapratam, ka tas būs nākamais. Jā, tas būs nākamais. Vienkārši ir jādomā un jāiet tam laikam līdzi, un mēs nevaram spiest to savu agendu, kad, hei, to savu viedokli, to savu sajūtu, vajag skrieties, ko tirgus reāli. Zaudēt, bet paldies, ka pateic par tiem 10%. Mums visiem e-komerces klientiem tā ir ļoti reti, kad ir kaut kāds unique case, kur tiešām, ka tas ir tāds produkts, ko meklē vairāk nekā var noķert ar performance marketing. Jā. Un tajā laikā jau arī... Man liekas, ka tas ir vecumredzami, bet... Tas tev ir acīm redzami, jo tu esi tajā iekšā. Un tu esi to pārbaudījusi. Bet tie, kas klausās mums, viņi bieži vien informācijas daudz dažādu avoti, daudz dažādiem cilvēkiem klausās. Draugi vēl pasaka savu viedokli, kuriem nekāda pieredze nav vispār. Varbūt bieži vien biznesā nav un bieži vien e-komercijā nav. Tad tas atkal ir tikai viedoklis. Un jūs tajos gados jau tur vispār nav runa, tur jau pat nebija meta vēl reklāmas. Nebija meta. Bet jau drīz bija 12. gadā, es neceros, ka bija metā, bet kaut kāda 13. 14. jau bija. 14. man liekas, sākās jau. 14. jau Instagrams bija. Man liekas, ka Facebook jau bija. Facebook bija ātrāk. Ātrāk, jā. Nebija tā, ka tajos gados vēl bija reklāmas, ka nebija algoritms, bet bija vienkārši baneri. Tā kā līdzīgi kā Google, ka vienkārši baneri bija, vai ne? Tas maksāja par tā kā pilnīgi citādi. Tā, jā. Un es atceros, ka tas bija 13. gads. Es atceros, ka es teicu, Facebooks, ok, vajag jau šodien kaut ko publicēt tur. Es atceros, es sēdēju ar draudzeni, kur arī strādāju jau Franomātā. Es paņēmu 2 lotusus, man kaut kur vajadzētu būt tas bildes. Un es paņēmu 2 lotusus tā. Man liekas, ka tas ir smieklīgi. Mēs nofotografējam un ielikām Facebookā, uztaisījām to Franomātu. Toreiz tas bija eko profilu un jau tur iekšā iesūtījām pirmo postu. Un tad mēs vienkārši sežot virtuve sākam. Un tā arī vajag darīt. Nevajag pārdomāt. Es tagad 10 gadus taisīšu pareizo bildi. Tagad tas nav iespējams. Tas nav iespējams tagad. Tagad ir tik ātri. Es pat nezinu. Es esmu ļoti pateicīga, ka mēs mākam pirms 18 gadiem, jo tas ir daudz vieglāk. Kad tev ir kaut kāds brand awareness un kaut kas ir un zināšanas. Un ka jūs arī sākāt, kā konkurences ziņā, jūs bijat viena no pirmajiem vispār uz platformas. Tas arī ir apbalvojums. Tas ir daudz... Momentums ir daudz labāks. Klau, tu vari izstāstīt, pirms mēs turpinām, kad tu iegāji iekšā tajā kompānijā pati kā darba spēks. Ko tu atradi? Kas ir tas, ko tu identificēji kā iemeslu, kāpēc nonāci līdz tam bankrotam? Tas ir tas modelis, iet uz distribūtoriem un uz veikaliem. Jā. Kāpēc, ja, piemēram, būtu kāds dedzīgāks cilvēks, tu nedomā, ka varbūt varēja... Jā, ka varbūt vienkārši pārdevēja, labi nepārdeva vai nosacījumi bija jāpamaina. Kāpēc uzreiz viss kanāls tā kā... Kā tas var strādāt, jo tiem distribūtoriem pārdeva, sales managers ir labs. Viņš viss ir pārdots, viss stāv vai pie distribūtoriem vai veikalos. Un tālāk tas... Jūs devāt uz realizāciju vai viņi iepirka? Distribūtori iepirka, jā. Un tāpēc tur bija mīnus tikai 200,000, nevis miljons. Jā. Bet viņš nekustās un jums viss apstājas. Tur vienkārši viss apstājas. Tad ir skaidrs, ka tas kanāls nestrādā. Tur nav citas, kā tas var strādāt. Tad tev
te ir, nezinu, simtiem veikaliem, kuriem tas nepārdod. Tad tie pārdevēji nav apmācīti, mēs apmācīt nevaram, mums nav naudas. Tas ir. Man jautājums. Tad, kad jūs sākāt reklamēties, vai nebija tā, ka tur visu izpirka un viņi jums sāka prasīt? Tas ir ļoti labs jautājums. Es nezinu, jūs negribat strādāt. Jā, tas ir ļoti interesanti. Mums vajadzēja izturēt tirgus. Tas bija arī crazy. Jo viņi sāka, kad mēs sākam reklamēties, viņi sāka likt Amazonā par lieto kaut kādu, mēs nevaram, mums vajag kaut ko nopelnīt. Es tieši to iedomājos, jo es tā darītu viņa vietā. Protams, mēs sākumā vēl investējam naudu savu vēl. Man vīrs teica, tev ir 50,000. Tu gribi nodarboties? Nodarbojies, tev ir 50,000. Ļoti labs vīrs. Ļoti. Bet tas bija maz. Protams, tiem, kas nav strādājuši ar e-komerciju, var likties, wow, nenormāli daudz, tāpat kā es skatījos. Tagad ir tas latviešu šovs, miljonu vērta ideja, viņiem balvā ir 20,000. Es domāju, tā kā, ko tieši tu vari par 20,000 uzdarīt? Es arī skatos. Visur ir tie konkursi, gan Latvijas universitātē, tu tie startupi, tur pat mazāk, man liekas. 3-5 tur. Tur taču neko tiešām fiziski nevar izdarīt. Neko tu pat īsti nevar reklāmas notestēt. Tiešām, tas ir skumīgi, ka mums to ieliek tādā šūpulītī. Saproti, tas ir daudz, jā. Tā ir autoritāte. Kad šovs pat ir ar tādu summu, tad nozīmē, wow, tas ir daudz. Tas nav. Un tad tie cilvēki, vēl tie, kas iet uz kaut ko prezentēt, viņi tur to taisīs sporta centru. Es atceros, tev ir 5 miljoni, ne tie 20,000. Par ko? Jā. Es nezinu. Es domāju, ka tur ir divas realitātes. Realitāte un kaut kas vienkārši. Filmu scenārijs. Kāds burbulis, jā. Labi, tie investē vēl naudu. Un kāds bija jautājums, par ko mēs runājam? Es varbūt noformulēšu drusku citādāk. Cik daudz laiks pagāja, cik daudz gadi pagāja, ka Pranamats sāk vispār būt plusā, kad ir peļņa? Es domāju, 14. gada jau bija plusā. Tur bija tas Instagram story reāli. Tas, kas mums palīdzēja, tas bija influenceri. Un mēs reāli, tā kā mēs stāstam, varbūt nedaudz lepojamies. Lepoties. Bet lūdzu. Ka mēs bijām reāli pirmie, kuri, nevis pasaulē, Latvijā, es domāju, ka jā, kuri strādā, un mēs toreiz sēdējām, tā kā influenceris. Mums sākumā bija kaut kādi maziņi. Pēc tam mums bija, kā es godīgi stāstu, mums bija Amerika un Krievija. Bija sākumā divi tirgi. Mēs paņēmām ASV, mēs paņēmām Kardashian, bet tas nebija tā galvenā, tas bija māsa. Un Krievijā mēs paņēmām Sapčāk. Ksenija? Jā, Ksenija. Un mēs sēdējām un domājam, 5,000 eiro. Tagad, protams, tas nemaksā jau. Tas ir toreiz. Es domāju, ka jēziņ. Mēs tas tādiem 5,000 eiro, ko darām? Mēģinām? Ja mēs nemēģināsim, tad kas? Protams, mēģinām. Un tad mēs sapratām, ka tās ir tās, kas strādā. Influencer marketings. Un šobrīd UGC un influencer marketings arī tas, ar ko mēs ejam iekšā citos tirgos. Ja vajag, mēs paņemam autoritāti no tā cilvēka. Joprojām ir aktuāli. Galvenais pareizi izvēlēties. Galvenais pareizi izvēlēties. Bet tas ir laikam katram produktam noteikti ir savs. Noteikti. Bet ir kaut kādas tādas kopīgas lietas, pieņemsim, vajag, lai tas profils būtu dzīvs, lai, manuprāt, ļoti svarīgi, ka tas cilvēks komunicē, ir komunikācija. Un nav tikai reklāmas arī. Jā, nav, jo mazāk, jo labāk reāli. Bet es reāli nezinu par citiem produktiem. Varbūt pārdot kaut kādas drēbes, tas ir pavisam cits. Varbūt tas ir pilnīgi cits bizness. Jā, tas ir cits bizness. Es par to, mums bija drēbes īstenībā sākumā.
Un, kad Jogas, mēs uzreiz kancelējam, tas ir pirmais, jo tas ir cits bizness. Tev ir tie atgriešanas izmēri. Jā, tas ir. Tāpēc es nezinu, varbūt tur nostrādā kaut kādi influenceri, kuri vienkārši rāda apģērbus. Jā. Es vienkārši. Bet cenāk jūs Kardashianu noreklamēja? Jā. Un, jā. Kad tu zināji par Pranamatu? Atceries vispār? Es teiktu, tad, kad es pirmo reizi saskāros ar e-komerciju kaut kādus 6, 7 gadus atpakaļ, tad Pranamat laikam bija viens no pirmajiem, ko es tā kā ieraudzīju. Šis laikam viens no retiem uzņēmumiem, kurš tā kā Latvijas uzņēmums, kurš, var redzēt, ka tur ir bizness tā kā lielos apjomos. Jā. Un, 14. gadā, es atceros, kad, man liekas, Gymsharkam, kas ir sporta zīmols, tāds salīdzinoši jauns. Viņi arī bija viena no pirmajiem, kas izmantoja tieši influencer marketingu. Un tas arī viņiem ļoti strauji palīdzēja izaugt. Tieši, kad viņi kaut kur ir pirmie. Es domāju, tas jums arī ir sevišķi savā nišā, tajā labsajūtas un tajā produkta industrijā noteikti tas ir, kad tu atrodi lietas, kur tu vari būt pirmais. Tas palīdz. Kad tu uzzināji par Pranamatu? Es uzzināju, man piedzima pirmais bērns 15. gadā. Un tāpēc es zināju jūs, tā kā jau no tā senā laika. Tu biji mērķa auditorijā? Es biju mērķa auditorijā. Jā. Tāpēc. Jā, un tas bija super moderni. Un mums māmiņu klubā visām bija. Un, tā bija tāda auditorija. Kāpēc īsti es pat nezinu? Es pat nezinu, kā tas sākās. Mums bija tā auditorija jaunas mamiņas, un tas reāli ļoti labi strādāja. Un tagad es domāju, ka mums vajag atgriezties. Mēs kaut kā aizmirsām, jo man arī 15. gada piedzima bērns. Bērni. Viņi? Viņi, jā. Un, mums kādu laiku tā bija ļoti labi, īpaši Latvijā. Un, bet īstenībā Latvijā ļoti daudzus gadus cilvēki nezināja, ka tas ir Latvijas produkts. Es arī nezināju. Jā, un tā kā, tas nebija tas mērķa tirgus reāli, bet īstenībā Penis Ratio Latvija ir labākais. Kāpēc tas nebija mērķa tirgus? Tā kā auditorija, salīdzinoši, tu nevari skailoties tā, ka tu vari skailoties citur. Paldies! Jums ir ļoti maz iedzīvotāji. Mums ir ļoti maz iedzīvotāji. Jā. Un, diemžēl, par pēdējiem, jūs reāli zināt, par pēdējiem 5 gadiem mērķa auditorija, kura ir meta, pieņemsim, samazinājās 2 reizes. Jā, un trakākais tas, kad tie pat nav īsti cilvēki tur. Tā, kas ir pieejama auditorija, viņi pat nav īsti cilvēki. Pat 2. Visi. Tas arī ir skaidrs, jo mēs neticam mētai pareizi. Jā. Tā, ka man zvana, tad es izdaru visu, ko viņi liek. Nē, tas ir skaidrs. Es domāju, ka viņi nesapratīs, ko mēs te runājam, tāpēc mēs varam tā nedaudz, bet reāli, bet vienalga. Pat ja toreiz bija nepareizi dati un tagad ir nepareizi dati, vienalga, tie dati, tīri statistiķi, tas nozīmē, ka reāla auditorija arī samazinājās 2 reizes. Tā ir. Ja mēs runājam par to, cik ļoti mēs neticam metai, es biju nobloķēta pilnībā. Tā, ka es nekad nedrīkstēšu laist reklāmas, mans profils, mani visi IP adreses, mani e-pasti un telefona numuri un viss. Bet uz to e-pastu man atsūtīja invite, un es biju pagājušajā gadā Losandželosā uz meitas pasākumu. Bet es esmu bloķēta forever, bet viņi man uzaicina pie sevis ciemos. Tieši tik nopietni viņi izturās. Kāpēc bloķēt? Konkurenti. Tāpēc, ka Black Friday laikā mums bija ļoti milzīgs viens zīmols, kurš viņš bija ļoti, ļoti, ļoti liels, un tieši tāds pats bija Amerikā vēl viens, un viņi savā starpā kasījās un samaksāja, lai man bija ļoti labs Black Friday. Jā. Black Friday vienmēr ir tādi. Jā, bet nekas, es esmu kārtīgs tīrisiņu media buyers, un es strādāju no mammas konta. Es pat neprasīju, bet ir skaidrs, ka tas ir tā. Labi. Tas ir gods. Tas neapstādināja. Tu vienmēr var pateikt, ka es esmu bloķēta uz visu mūžu. Tas ir. Bet es to atrisināju ar juristu. Man jurists uz Dublinu rakstīja, un 10 mēnešu laikā viņi atdeva man atpakaļ visu. Tas bija pirmā pieredze, kad ar juristu reāli var panākt. Tur nebija tik sarežģīti. Vienkārši laiku tas prasīja ilgu.
Tas varēja, jo nepamatot bija nobloķēts. Tur bija skaidrs, viņiem nebija. Ir tā, ka tev parasti var pateikt, un kaut kādām rejected reklāmas vai kaut kas tāds nebija pilnīgi nekā tāda. Un viņi nevarēja atrast arī to iemeslu. Jo, ja būtu iemesls, viņi varētu apsūdzēt. Bet nebija. Vienkārši nebija. Tas bija pasūtīts. Tā regulāri dara. Es varu pasūtīt jebkuram konkurentam apskatīties reklāmas kontu. 300 eiro. Viss. Tas ir, es saku, karteļu sistēma vispār cita pasaule. Jā. Bet tas neko, ja kāds baigi grib, tas neko to nedod. Tu redzēsi, viņš laiž reklāmas, jo tāpat zina, ka viņš laiž reklāmas. Pagāvā var vienalga pasties, ko viņš laiž no viņa kontā. Nelegāli. Jā. Nelegāli. Jā, bet tu vari pastīties, cik viņam izmaksā kas, bet tas tev tāpat neko nedod. Man vairākas reizes klienti ir sūtījuši, un es paskatos, viņam citi CPMs ir, es saprotu viņam to situāciju, bet tas man tāpat tas ir ētikas jautājums. Arī, zin, kā tu būvē uzņēmumu pēc kādiem principiem strādā. Protams, vienmēr jau visu kaut ko var atrast. Jā. Bet reāli es uzskatu, ka tas ir par ieteikumu arī no draugiem. Jūs zināt, vispār, cik man ir ieteikumu? Galvenais ieteikums ir, kāpēc jūs ražojat tikai pranamātu, kāpēc jums e-komercija tikai pranamāts, kāpēc jums ir tik liela bāze, kāpēc jūs tur neražojat, pledus. Pieņemsim. Kāpēc tu kafiju nepārdod vēl? Jā, kāpēc tu kafiju nepārdod tā auditorija? Vai, vienalga. To ieteikumu ir ļoti daudz. Vienkārši, es jau vienkārši filtrēju. Vajag smaidīt un iet uz priekšu. Kā tu atbildi? Kāpēc tu nepārdod cits produkts? Sākumā es mēģināju paskaidrot. Jo tev vajadzētu, es domāju, ka e-komercija jūs sapratat. Jūs pārdodat vienu lietu, jums ir apmācība, jums ir visi posmi, tur iedvesmojuši un monetizācija. Un, ja tu pārdodi kafiju, pat ja tā ir auditorija, tad tas vienkārši dubulto visus procesus. Jā. Tas ir satura veidošanai visam. Jā, tev ir, ja jūs gribat, jūs varat nākt. Mēs varam uz pusi ieguldīt, un jūs reklamēsiet kafiju. Daudz uzņēmēji iekrīt tādās domāšanas veidā, tādās lamatās, kad jo vairāk produkti, jo uzreiz nozīmē lielāks bizness. Jā. Un tā nav. Jā, tā nav. Varbūt viens produkts globāli, salīdzinoši liels produkts un liels bizness. Jā. Un vieglāk ir. Bet pēc tam es padomāju, kāpēc man katru vajag izskaidrot. Un to grūti saprast laikam. Kamēr neesi iekšā. Kamēr neesi iekšā. Man patīk smaidi tikai. jā, labas padomas varbūt. Jā. Es nekad neesmu mēģinājis, es tagad tā darīšu. es parasti prasu, kāpēc tu man ko tādu saki. Man tie padomi, kas nav lūgti, tev vienmēr tā liekas tā kā ielaušanās privātajā telpā. Zini tā? Jā. Bet tagad labs padoms īstenībā. Es varētu vienkārši paldies. Jā. Mums bija vēl investīcija rauns, un mēs gribējām pārdot 20%. Tas bija pirms kādiem 3 gadiem. Un pie mums nāka visi Baltijas fondi. Un tur bija cits stāsts. Tas ir nevis draugi, bet tie fondi. Un viņi nevarēja saprast, kas ir e-komercija un kāpēc mēs neveidojam veikalus. Offline veikalus. Un mēs mēģinājām viņiem pastāstīt, ka pasaulē tagad viss slēdzas ciet, un tas ir pavisam citas tendences. Un tas ir, un tad mēs dažiem pastāstījām, un pēc tam saku, nē, vajag, mēs padomāsim par to. Varbūt ir vērts. Tad padomāsim. Viņi galīgi netic, jā? Viņi tā kā joprojām nesaprot. 3 gadu atpakaļ. Tas ir nesen. Okay. Jā, mums jau pašiem arī tādas pašas situācijas bijušas. Mums vispār nesaprot, ar ko mēs nodarbojamies. Labi, bankas Latvijā nesaprot, kas ir e-komercija. Jā. Mums noslēdza visus kontus. Viena bankā, es domāju, ka varbūt nedrīkst teikt, kurā. Un kāpēc? Naudas plūsmas? Viņi var neteikt, kāpēc, un viņi arī neteica. Es pat gribēju tikties ar viceprezidentu, lai parunātu, jo mums viss ir tīrs. Mēs vidē esam tur ar kaut kādi platīna vai kas. Mums viss ir tīrs. Mums nekā nav. Kā e-komercija, tu nevari neko. Tev viss ir tīrs. Tev viss ir internetā. Tev viss ir internetā. Tu saņem, labi, tu saņem tur no PayPal, no visam platformām.
kā citādāk, tu nevari citādi. Tev nav kas Tas ir standarts. Jā, tas ir standarts. Un, tā nesaprašana ir tāda, ka... Mums daudziem klientiem tādas problēmas laika ir tiem, kas ir Zviedrijā, un viņiem arī bankas ļoti, ļoti uzmana. Liek paskaidrot par katru, viņiem laikam ir līdz 30,000 ir brīvi, bet tad, kad ir Black Friday, tad visu laiku iesaldēs tā nauda, jo virs 30,000 viņiem ir jāpaskaidro, kāpēc tev tā nauda tur šitā un tā plūst, un no kurienes tev ienāca, un kāpēc Stripe, ja tev ir Shopify. Jā. Un tā kā pilnīgs sviests, jā. Un, jā, diemžēl tā ir. Bet daļa no biznesa. Daļa no biznesa, jā. Kā teicu, tev patīk risināt problēmas, tāpēc tu šeit esi. Jā, laikam man patīk risināt problēmas. Jā, man cilvēki, kad prasa, es neiedomājos pirms tam, bet tā, ka man visu laiku, kāpēc vispār tas bija vajadzīgs? Saku, laikam man patīk risināt problēmas. Laikam tas tā ir. Personība problem solver. Jā, kad ir kaut kādi izaicinājumi, laikam man tie patīk. Es domāju, ka mums arī. Mēs varam relētot, jā. Tas tā nevar. Jā. Tā ir daļa no uzņēmējdarbības. Jā, bez tā nevar. Bet jums ir tagad kaut kas jauns, apmācību kaut kas? Tas ir jauns, tas ir vakar tikai izveidots nesen. Es aizgāju kā asociētais profesors no universitātes, un tā kā es sapratu, ka izglītība tas ir mans lauciņš, jo es zinu, kā izglītot cilvēku. Tad es atveru Pranamat akadēmiju. Bet tas nav bizness, tas ir iniciatīva vienkārši. Starp citu, tas atnāks uz Jūkan podcastu, kas arī mums ir iniciatīva vienkārši. Jā, sapratu, ka tas arī nav bizness. Jā, tas totāli nav bizness, jo mēs iztērējam reklāmā vairāk nekā nopelnam no tā. Mēs vienkārši, mums ir simboliski maksa 99 eiro mēnesī, tur ir pilnīgi viss, ko mēs zinām par e-komerciju, katru nedēļu ir online zvani. Un kā domā tie, kas pievienojas, cik viņi atnāk uz online zvaniem? Kā domā? Reāli. Ja viņi visi pirms teikt, tur 40 cilvēki, ja ir 4, ir forši. Viņa maksā par to? 99 eiro mēnesī, jā. Katru mēnesi? Jā. Viņa maksā? Jā. Ne par podcastu skatīšanos, bet mums ir atsevišķi apmācību modulis. Apmācību, tur ir atsevišķa platforma, kur iekšā ir materiāli par Google reklāmām, par Meta reklāmām, par Shopify, par visu. Jā. Tur ir arī online zvani. Tur ir online zvani, konsultācijas ar mums, kur var runāt par jebko. Jā, un uz tiem online zvaniem, cik atnāk no... Tas laikam ir tā, ka kompānijas maksā par viņu apmācību, bet viņi nav interesanti. Citreiz viņi arī paši. Pārsvarā viņi paši, jā. Un lielākā problēma, tas, ko Simons cenšas pateikt, ir, ka cilvēki kaut ko apņemās darīt kaut kādā mirklī, bet ne līdz galam iet un izdara un turpina darīt. Un, man liekas, tas tajā jūsu stāstā. Viens ir finanses, otrs ir arī to gribu turpināt darīt. Ja? Jūs viņu sākāt, tā pirmā ideja bija 8. gadā, vai ne? Pranamat? Un jūs, kā tu minēji, tikai 14. gadā bija kaut kāds plus. Tas ir 6 gadi, ir mīnusā bijis uzņēmums. Ja? Visi jau redz tikai, milzīgs uzņēmums, milzīgs veiksmes stāsts. Protams, kāpēc tik dārgi? Kāpēc tik dārgi? Jā. Man bija, man daudz bija, bet viena es atceros... Delfi intervijā. Pirmais jautājums. Kāpēc tik dārgi? Es uzreiz zināju, ka būs tas jautājums. Es uzaicināju uz fabriku, kur mums ir production facilities. Fabrika mēs saucam. Un fabrika, jo tas ir tāds vārds, tāds dīvains, ja? Jo tas ir kaut kāds kā manufacture, all time, ka tas nav tikai, tā nav ražošana. Jā. Ražotne, tāda kā ražot. Tas ir pārāk... Citādāk nozīme galvā. Jā. Lai būtu tāds kaut kāds... handmade elements. Ka tas nav tā kā, ka ar tiem foniem... Un tas ir skaidrs, ka tā ražošana ir, koku ražotnē. Tas viss ir skaidrs. Koki tur cena pārdod, tur nekas nav skaidrs. Tāpēc es negribu, lai būtu ražotne, mums ir fabrika. Un es teicu, ejam paskatāmies. Tad pēc ekskursijas, pēc stundā, es sapratu, nav vairs tas jautājums. Bet viņi arī to nokomunicēja savā rakstā, vai ne? Laikam jā. Laikam jā. Un, kad tu redzi visu procesu, un daudzi domā, kāpēc mums vajag par marketingu
maksāt. Kāpēc mums vajag maksāt? Tāpēc, ka, ja nebūtu mārketings, jūs par tādām lietām nezinātu. Jo mārketinga mums ir education, inspiration, monetization. Tad jūs nebūtu apmācīti. Tas kā tavs vīrs teica, kad jūs sākāt uzņēmumu, ka tas uzražot ir viegli, salīdzinoši viegli. Ja? Grūtākais ir tā pārdošana, mārketings. Jā, tas ir grūtākais. Reāli pat tagad tas ir grūtākais. Un paliek tikai grūtāk, tāpēc, ka konkurence un drīz mākslīgais intelekts pārņems visus. Es saku, jau ir daudz tādas lietas, kas ir creepy, bet mēs paliekam arvien neaizsargātāki patiesībā. Gan finanšu ziņā, datu ziņā un tā tālāk. Jo, mums regulāri ir problēmas tur ar visādiem lielākiem kontiem, kur Meta pati man zvanot, online zvanā ar cilvēkiem, kas strādā Metā, viņi saka, ka mēs jau paši netiekam galā. Viņiem uzlauž ēpastus, no viņu ēpastiem sūta fake ēpastus. Un viss pateicoties mākslīgam intelektam. Tagad ir tik ļoti viegli uzlauzt tik daudz sistēmas. Un, saprot, tas jau uzlauzīs tev tur piemēram uz 5 minūtēm, bet to ar mākslīgā intelektu 5 minūtēs var izdarīt tik lielu to skādi, kad kaitējumu, kad tas citiem ir miljonos vienkārši zaudējumu. Drausmīgi. Nevar zināt, bet kā mēs varam sevi aizsargāt, tikai izmantot to pašu mākslīgo intelektu, savus nolūkus, un kur būs... Es tev gribēju pajautāt. Tu, protams, runāji par mākslīgo intelektu un par algoritmiem. Es zinu, kā tas strādā, bet vai tu vari izstāstīt citiem, jo cilvēki joprojām domā, ka tas ir nevis aprēķināts tā kā simbols, bet ka tas ir, ka tu sarunājies ar kaut ko, viņš saprot kontekstu. Kā strādā mākslīgais intelekts? Kā strādā mākslīgais intelekts? Kā strādā mākslīgais intelekts? Mākslīgais intelekts, tas ir dažādi algoritmi. Ja mēs runājam par LLM, tad tas ir vienkārši speciāli algoritmi. Large language models. Tas ir visi ChatGPT ir balstīti uz LLM. Un tas ir speciāli vienkārši algoritmi, kuri balstīti. Paņemsim, ja ņemt 99%, tad viņi visi izmanto, ka viņi domā, ka viņi izmanto mākslīgo intelektu, tas ir tikai LLM viņi izmanto pareizi. Tad jautājums ir par LLM laikam, jā? Es domāju, ka jā, jo tas ir visvienkāršākais, ko izskar. Tas ir vienkāršākais, un tas ir to, ko lielākā daļa izmanto. Es pat varbūt vairāk nekā 99%. Un, tas ir vienkārši modeli, kuri pie tam... Labi, tas, protams, ļoti attīstas. Tas jau nav tikai LLM, tas ir nedaudz attīstīts arī no tā, bet, tas nav informācijas avots. Tas nav cilvēks, ar kuru tu runā. Un tas ir vienkārši algoritms, kurš tev saražo to tekstu, kuru tu redzi. Un saražo viņš vienkārši ģenerē nākamos simbolus. Viņš, vārdus. Bet vārdus viņš un ķēdes. Tagad jau ķēdes, tur ir galvenais. Tas, protams, nav informācija. Jo kas ir informācija? Labi, es negatavos tam, bet var no brīvtāknekas paņemt, kas ir informācijas. Informācija jābūt avotam. Kas ir tie avoti, no kuriem ir uzģenerēts tas teksts, mēs nezinām. Bet, vai man patīk, ka ir ChatGPT? Jā, man patīk, ka ir ChatGPT, bet, tas ir vienkārši algoritmi. Un algoritmi var arī nobrukt un kļūdīties, respektīvi, piemēram, ja es nepareizi iedodu komandu. Ja es iedodu informācijas avotu, kas vienkārši izstāstīšu piemēru. Es iedodu informācijas avotu, datus eksportēju no Metas, piemēram. Regulāri mēs izmantojam tādā veidā taisot reportus, lai analizētu datus, jo, kāpēc man to tagad darīt pašai, ja es, varu to izdarīt ar mākslīgu intelektu. Lūk, un tad es viņam paprašu, piemēram, atsūt mums reklāmu nosaukumus, bet reklāmu nosaukumu mums vienmēr ir kodēti ar daudz dažādiem. Un, ja es viņam nepareizi iedodu to komandu, viņš atsūta man pats izdomātus ģenerētus reklāmu nosaukumus, nevis tieši no tā faila, vai viņš paņem par failu kā piemēru, un viņš uztaisa pats izdomā kaut ko. Tāpēc, nevis, kad algoritms kļūdās, bet mēs nepareizi izmantojot viņu un nepareizi interpretējot, tāpēc rodas tas
pārbaudu, vai tā tiešām ir, jā, malacis, vērīgi. Jā. Tikai tāpēc, ka mēs viņu nepareizi tās komandas iedodam. Tas ir, kāds saka, algoritms, lai arī tas ir, tu redzi viņu kā tekstu, tas tik un tā ir aprēķināts. Katram tam simbolam ir savs cipars. Jā, tur ir arī iekšā citi modeļi, kuri analizē vai rēķina. Jā. Un tas nav LLM. Un tu nezini, kurā brīdī kas tev rēķinā, vai tev LLM strādā, kad viņš ģenerē tekstu. Tu nezini, tāpēc ļoti svarīgi, lai būtu zināšanas cilvēkiem, kuri izmanto. Jo tas ir ļoti labs palīgs. Pat neņem... es domāju, ka jūs nevis ChatGPT analizējat, bet citas platformas. Mums ir cits, jā. Jā. Un arī var arī izmantot ChatGPT, bet tas nav labs. Vajag izmantot to, kas reāli datus analizē. Mēs vispār, ja godīgi no ChatGPT, laikam vispār teiksim, mēs sapratām, ka viņš ir ļoti, mums ir vairāk nopirkt priekš kompānijas, ko mēs katru mēnesi maksājam, sapratām, ka šis ir tas, ko mēs praktiski varam vispār neizmantot. Viņš ir skaidrs, ka jums vajag vairāk analītiku taisīt. Tas ir cita platforma. Es nezinu, ja vajag kodēt, tas ir cits. Kā ChatGPT, viņš ļoti labi ģenerē tekstu, bet nezinu, manam vīram Gemini vairāk patīk. Bet, ja tev vajag vienkārši tikai ģenerēt tekstu, es domāju, ka vienalga, tur bez avotiem. Izlabot kļūdas, vienalga. Vienalga, kuru, iznībā reāli vienalga, tu vari gan šo, gan to. Bet, jo man ir lielāka problēma ar valodām, jo man galva citādāk var vairāk ar tur simboli vai cipari. Es neteiktu, ka es esmu ļoti laba ciparos, bet man skaidīt man nepatīk, pieņemsim. Bet kad es redzu ciparus, es redzu kļūdu. Tu vari man katru, pieņemsim, otrdienu sapulcē radi ciparus, kā mainās tur cipari, nezinu, tur pa kanāliem. Un es varu redzēt, kur ir kļūdas. Līdzsakarības. Jā, līdzsakarības. Bet tas ir cits, tas nav cipari, tas ir līdzsakarības. Tas ir pieredze vienkārši. Jā. Bet ar valodām tas nav mans lauciņš. Pat skola nebija ne rakstīšana, ne stāstīšana, nekas. Bet līdz ar to man tas ChatGPT ļoti labi palīdz. Bet no tā man vajag tikai tekstu. Ja man vajag saprogrammēt, tad es eju citur. Ja man vajag analītiku, tad es arī eju citur. Okay. Runājot par zināšanām un visādiem rīkiem, kas Pranamat izaugsmē gadu laikā ir bijis tāds, ir jau gan kaut kādas lietas, ko es nezinu, kursus, ko jūs pirkāt, vai kaut kādas konferences, kaut kādas apmācības. Vai esi gatavi pašērot kaut kādu, kur jūs mācījāties? Jā, bet man nav ko šērot, godīgi sakot. Mums sākuma bija tur kaut kādi Facebook kursi, bet pēc tam mēs arī braukam pa laikam uz konferencēm, un tad mēs sapratām, ka tā apmācība, kura ir iekšā, tik uz savas pieredzes, viņa ir ātrāka nekā mēs saņēmām to, kad mēs braucam. Uz konferencēm. Es nezinu, varbūt jūs varat pašērot. Mārketinga? Jā, pieņemsim, kur jūs bijat kaut kāda laba konference. Ja godīgi, mūsu pieredzē lielākoties ir sevišķi tāds ļoti lielas konferences ir tāds promotion materiāls. Tur vienkārši kāds uzņēmums reklamē sevi. Jā, visi, kas uzstās, viņi samaksājuši. Viņi pičo vienkārši kaut kādu savu. Tas ir mazāki, ir mazas tādas, ko mainstreamā nereklamē, un varbūt visi nezin, ka tādas eksistē, kur loģiski, ka uzreiz ir daudz cita pieeja, un tas ir tāds tā kā masterminds vairāk, tas jau nav vairs konferences. Jā. Tās noteikti ir vērtīgas, jā, bet tādas mainstream, pamēģināt var, līdzīgi kā mēs ar izstādēm runājam, tas pats, jā. Networkoties, pamēģināt aprunāties cilvēkiem. Bet... Redz, piemēram, mūsu gadījumā mēs esam ļoti introverti. Un tad mēs aizējam uz tādu konferenci, un mums jāiet networkoties. Mēs abi saskatāmies un aizējām uz viesnīcu. Vienkārši viss. Es nepateiktu, ka jūs esat introverti. Īstenībā es arī esmu introverts. Es ļoti ilgi domāju, bet man ir prieks, ka ir tik forši.
Jo mēs pēc podkāsta, vai kāda mēs taču nevaram pastrādāt. Mēs šeit atdodam sev visu. Jā, tas ir traki. Ja jūs esat ekstraverti, ejiet uz visām konferencēm, tusējieties, ejiet uz vakariņām. Trenējiet to muskuli. Jā. Bet es diemžēl nevaru jums neko pastāstīt tādu labu, kur var iet un... Kolēģi zināt precīzāk? Nē, viņi arī, mēs vienmēr sakam, ka jūs varat izvēlēties visu, tur, nezinu, viņi kursēra tur kursus ņem, mēs apmaksājam, kuru viņi uzskata, ka viņi ir labāki. Bija kaut kāda kompānija, bet es reāli neatceros, bet tur arī nebija tā kaut kas labs. Es teiktu tā, ka, pieņemsim, kā strādāt ar influenceriem. Tas nav kaut kas tas kosmisks, bet ir kaut kādas nianses, ļoti vienkāršas. Pieņemsim, ja tev izdevas, vajag palūgt piekļuvi kontam. Kaut kādas, kuras neizmanto. Tā pārsvarā, bet mums ir vienkārši kaut kādas zināšanas dēļ tā laika, kuru mēs strādājam. Un tā sanāk, kā apmācīt kolēģus jaunus, mums vieglāk pašiem nekā nosūtīt. Bet jā, mēs esam, tā kā es teicu, es esmu par apmācībām, tad es labprāt, mēs maksājam, es gribu tieši šo kursu labi. Jā. Gribat valodas arī? Jā, es skatījos, ka jums tur valodas kaut kādas būs. Franču, ja? Franču, jā. Sākumā vienkārši māsa ir labākais franču valodas pasniedzis, līdz ar to tas arī bija, vienkārši tā. Ko Pranamat plāno šim gadam? 2028. Izdzīvot, laikam. Izdzīvot, cik traki? Nē. Kas tā par ambīciju? Nē, viss būs labi. Mums vienmēr plāna ir augt, jo ir tikai divi virzieni, vai uz augšu, vai uz leju. Tāpēc mēs vienmēr izvēlamies augt. Kur plato? Nē, nav tādas. Okay. Inflācija nav. Ir stagnācija, bet nav tāda. Tu vari biznesa vai augt, vai iet uz leju. Un... jā, kā mēs jau runājam, pēdējie 5 gadi ir, tev katru gadu vajag mainīt. Tev katru gadu vajag mainīties. Un nav ko darīt. Cik saturu jūs tagad veidojat? Cik? Daudz. Cik daudz? Jā. Daudz. Tomēr. Nē, es vienkārši, mums tieši vakardien bija saruna ar vienu citu klientu, kurš visām varītām saka, nevajag. Dubults darbs. Un es saku, vajag, daudz vajag. Tas ir sapnis. Es arī sapņoju par to, ka mums būs viena reklāma, ka mēs to... Winners. Winners. Un mēs to skailosim un sēdēsim un fipēsim visi kopā ar šampanieti. Tas ir sapnis. Bet mums nebija tādas nekad. Līdz ar to mēs veidojam ļoti daudz satura. Varbūt pat pārāk daudz. Es domāju, ka mēs kaut ko labu, kas bija saražots iepriekšējā gada, nenotestējam līdz galam. Līdz ar to mēs arī notestēsim. Tagad es sāku arī pievienoties satura veidošanai. Mēs tagad katru nedēļu, mēs nepalaižam, bet šodien tas laikam būs palaists. Uz Latviju man vajag safilmēt visu to latviski. Pati filmēsies? Jā. Founder story? Jā. Oh. Ideāli. Tagad visi zinās, kad ir Latvijas, kas vēl varbūt nezina. Jā. Mums bija smieklīgi. Mums pirms 2 gadiem atnāca students arī strādāt, un viņš atnāca uz fabriku un tā skaties. Viņam stāsta, mēs to daram tā, tas ir sustainable, ilgspējīgs, tur mums katrs posms ir, jo mums ļoti patīk domāt par to. Vienkārši tas ir, vienkārši patīk. Mēs neesam crazy kaut kādi tur cilvēki, kuri tur nedrīkst, nezinu. Ar poliestera biksēm te neienākt. Jā.
pieņemsim, kaut kas, bet mums patīk darīt kaut kā pareizi, lai nebūtu daudz atkritumu, lai domāt par zero waste, lai pieņemsim kartons mums ir pārstrādāts, un to var pārstrādāt vēlreiz, jo mēs to neeliminējam. Mēs par to, par katru, kas ir produkta un ražošana, tur viss ir ļoti pārdomāts. Un mēs viņam visu to stāstu, ka mums šīs, kas ir tā, ka mums ir saules paneļu dārs, un, mums ir, kas ir saistīts ar efektivitāti, ar ražošanas efektivitāti, tur var arī citu podcastu izveidot. Tas ir ļoti interesanti, ļoti. Bet tas ir cits stāsts. Un viņš teica, tas ir nereāli. Es zināju, ka jūs esat Latvijas produkts, bet es domāju, ka jūs visu ražojat Ķīnā, ka Latvija tas nozīmē tikai kā kompānija, sapratat? Designed in Latvija. Tipa design in Latvija. Un, Bet jūs visu to apjomu, kas ir nepieciešams, tiešām varat nodrošināt Latvijā? Jā, mēs ražojam tikai Latvijā vienā vietā. Cik dienā jūs paklājus saražojat? Mēs varam tagad saražot vairāk nekā mēs varam pārdot. Mēs varam saražot 1000 komplektus dienā. Wow. Tas ir daudz. Tas ir daudz. Vienā maiņā. Un kad mēs īstenībā domājam, ka mēs straujāk augsim. Bet dēļ tā, ka ar mētu nav tik viegli. Nav tik liela pārdošana, ka visi domā. Pieņemsim, iepriekšējā gadā, ja ņem visu struktūru, mēs esam pa nullam laikam. Tas tāpēc, ka jums nav atkārtotās pārdošanas? Jā, tas ir kā nevis problēma, bet biznesa modelis tāds. Tas ir biznesa modelis, jā. Mums salīdzinot ar kosmetiku, mums nav atkārtota pārdošana. Bet labi, kosmetika ir citas problēmas. Jā, kā iegūt klientu dārgāk. Jā, dārga klientu, tieši tā. Alerģijas un riski. Un riski, vairāk nekā mums. Un visu laiku viņiem ir jāražo jauni produkti, visu laiku. Jā, tas ir, bet mums ir, bet joprojām mums ir tie atkārtoti, jo cilvēkiem patīk, viņi pērk pēc tam dāvanās, un līdz to kaut kas mums ir, tur 20%. Mūsu produktam tas ir reāli daudz. Tas ir ļoti daudz. Tas ir reāli daudz. Es domāju, ka kaut kurš zem 10, tas jau būtu tā apmierinoši. Jā, tas 20, ir ļoti daudz, wow. 20%. Bet tas ir dēļ e-mail marketinga. Es domāju, es zinu vienkārši. Es iedošu ideju jums. Mums bija viens klients, kas tirgoja pilotēm tādus trenažierus mājas, un viņiem bija tā kā, ka viņi pērk, tad ir upsells, ka ir subscriptions, tā kā, kas skaitās, tā kā apmācības online tā kā vingrot. Iespējams, jūs varat tādu uztaisīt subscription upsell. Backendā, kaut kāds. Tas saistīts ar to auditoriju. Dabūjiet kādu influenceri, kas uztaisīs jums video, kā vingrot mājās jogas, visu. Mēs izveidojam ar meditāciju. Tur bija iekšā, bet tas neaizgāja tā. Neaizgāja. Tur bija tā, ka ir gan meditācijas uz pranamāta, un bija arī tā, ka tu dzirdi par savam sajūtam, lai tev būtu ok. Tas pirmas sajūtas, un tas neaizgāja. Bet tas ir arī labs jautājums, jo mums sākumā bija tikai pranamāts, pēc tam mums bija klāts spilvēns, un tagad mums ir tikai komplekti. Tas ir arī modelis. Mainījies. Jā, modelis mainījies. Un tagad mums ir vēl mēnesis, kurš arī, labi, jūs varat arī atsevišķi nopirkt, bet tā kā mēs pievienojam vēl klāt kaut kādus produktus, bet no tās pašas kategorijas, tad mēs mēģinām izveidot to setu lielāku vienkārši. Jā, dāvana. Jā, un plus dāvanas. Jā. Cool. Jā. Paldies, ka padalījies. Daudz detaļām. Es varu par jebkuram dalīties, jo tas nav noslēpums. To var atrast, ja labi grib. Jūs zināt, man ļoti daudz pat darbinieki stāsta, mums vajag tur darīt kā alojoga vai kādam citam, vai kaut kāda tur kosmetikai, premium klases. Bet mēs reāli
katra kompānija ir sava. Un ņemt kaut ko no cita, tu vari, bet nevienreiz es neredzēju, ka tas nostrādāja. Tev reāli katrai kompānijai vajag savu... Pat reklāmas konti ir katrs citādāks. Jā. Tā kā... To autentisko vai nevajag? Jā. Tas ir reāli ļoti grūti, tāpēc, ja tu varētu paņemt kaut ko... kas visiem strādā, tas būtu ļoti, tas arī sapnis ir. Kāds tev būtu klausītājiem, kas varbūt jau ir uzsācis tikko uzņēmumu vai vēlas uzsākt savu e-komercijas veikalu? Kāds būtu tev novēlējums? Lai viņiem izdodas, bet es nezinu, varbūt novēlējums ir reāli tāds, ka jums vajag ticēt savam produktam. Jūs nevajag pārdot kaut ko. Un vajag, lai mērķi būtu globāli. Nevis nopelnīt naudu, tas nav mērķis. Bet labi. lai būtu, bet... tas nevar būt vienīgais. Tas nevar būt vienīgais mērķis. Noteikti vajag ticēt produktam. Jo mums pieņemsim, kad darbinieki atnāk jaunie, mēs uzreiz dāvinam produktu. Mums ir aptāvies, vai jūs izmantojat. Un es ticu, ka ja darbiniekiem nepatīk produkts, vai viņš to neizmanto, viņš nevar to reklamēt. Viņam reāli vajag saprast, ka tas ir reāli ideāls produkts. Un es negribu to speciāli tā kā spiest, lai to izmanto. Nē, tas ir... vajag dabi organiski, lai tās tā būtu. Tad noteikti vajag pārdot to, ko tu gribi pārdot. Nevis domāt, ka tu gribi nopelnīt vienkārši e-komercijā. Es izstāstīšu, kāpēc piekrītu. Ja jums nepatīk produkts un nepatīk, iedomājies, nāks viss šīs problēmas, kuras mēs šī podkāsta laikā uzskaitījām, un tev vēl besīt tas produkts, un tev ir vienalga, kāda iespēja, ka tu par to biznesu cīnīsies? Kāda iespēja? Jo grūti laiki būs. Vienmēr darbinieki. Visas šīs metas problēmas, Google problēmas, algoritmi, viss. Kari, tirgi mainās. Vēl nezinu, tik daudz, kas notiek. Tas ir viss, kas notiek pēdējo 5 gadu laikā. Jā, ir tik daudz mainīgās detaļas. Un ja tev tas produkts ir tāds good to have, kāda iespēja, ka tu to biznesu tagad ritīgi... Ka tu cīnīsies līdz galam, jā. Tāpēc es teicu, ka nevajag, lai mērķis būtu peļņa tikai. Tev vajag, ka tu gribi izplatīt šo produktu. Jā. Tas ir saistīts ar peļņu, bet vienalga tas ir cits mērķis. Jā, noteikti. Peļņa sekos. Jā, peļņa sekos. Tas, es esmu pārliecināta, ka nedrīkst, lai tas būtu pamatmērķis peļņā. Jo tad arī sāk rasties tādas agresīvas, sliktākas reklāmas, sabojājas reputācija. Ļoti nepareizi lēmumi tiek pieņemti tikai tāpēc, lai ātri nopelnītu. Jo ātri nopelnīt var. Un ātri vajag domāt arī uz priekšu. Noteikti vajag veidot zīmolu, tas ir arī ļoti svarīgi. Un domāt vajag kaut kāda perspektīvā. Paldies, ka šeit atnāci. Paldies jums!